Laipni lūdzam Momu motorsporta muzejā. Mūsu ekspozīcija sastāv no 3 daļām. 1923. gadā elektrība ražotājs Elmā elektrostacijas, motorsporta reģionālā vēstures no Krievu impērijas laikiem, kā arī ainavu dārza, kas uzbūvēts Pirita Kose klostrī Meža ielas kājām gājēju formātā. Šeit visi atradīs kaut ko priekš sevis – arhitektūru, enerģijas ražošanas vēsturi, leģendas un fakts par motorsportu un tā apkārtni, kā arī dabas skaistumu un daudzveidību. Motorsports ir viena no pievilcīgākajām sporta veidu grupām pasaulē. Kā nosaukums norāda, sportists šeit izmanto transporta līdzekli, kas aprīkots ar dzinēju. Momu iepazīstina ar auto un motosporta un ūdens motorsporta veidiem. Katrs veids ir sadalīts vēl vairākās grupās. Autorallijas, sacīkšu braukšana, motocross, drifts, lai minētu tikai dažus. Momu sākums ir 1985. gadā Tallinas Politehniskās universitātes autokatedrā. Vēlāk vairākus gadus tas atradās Kaleva motokluba telpās, bet 2007. gadā Momu pārcēlās uz Elmā elektrostacijas ēku. Pirmais posms, gandrīz 4000 kvadrātmetru platības restaurācija ilga gandrīz 10 gadus, un Momu durvis vēra 2017. gada vasarā. Svētku atklāšana notika nedaudz vēlāk, 6. aprīlī, kad lentu pārgriez Starptautiskās automobīļu federācijas FIA prezidents Žans Stots. Momu ekspozīcijā ir vairāk nekā 250 automobīļi, motocikli un sacīkšu laivas, no kuriem katram ir saistība ar motosportu. Tehnika tiek pastāvīgi papildināta un mainīta. Momu ir dzīvs muzejs.